izcilam skolotājiem ir jābūt kā Ilonai, mūsu labvēlīgai, draudzīgai, laipnai un saprotošai. Ar viņu ir ļoti viegli sadraudzēties, un tad jau pēc kāda pusgada tu ar viņu jau sāc kā draudzene sarunāties. Ja? Tu vari kaut vai tikai brillītes uzzīmēt, vai ko tu redzi caur brillītēm. Labi? Tālajos 80. gados bija tā, ka es pabeidzu Mākslas akadēmiju, un tajā laikā vēl bija tāda iespēja nevis meklēt darbu, bet piedāvāja darbu. Un tad man bija iespēja vai nu iet uz Rēzekni strādāt, vai iet uz Liepāju. Un tā kā Rēzekne bija mana dzimtā pilsēta, tad es gāju tomēr uz Rēzekni strādāt kā pedagogs, kur man vajadzēja nostrādāt 5 gadus. Nu jā, un tad es sapratu, ka man tiešām tā profesija ļoti interesēja, kad es varu kaut ko iemācīt bērniem, un viņi var dot man pretī. Un runājot ar mammu, mēs tā kaut kā nebija iedomājusies, jo savu veco tēvu no mammas puses es nepazinu, izrādās viņš arī bija skolotājs. Līdz ar to iznāk, ka es esmu 3. paudzē pedagogs. Jums to pašiem visu laiku sevi ir jāizdomā, jāpasaka, kas tas ir. Un ja jums kāds jautā, jums ir jāsaka, es iedomājos, ka tas ir tas, ja, un jāizstāv sava ideja. Tagad es pasniedzu gleznošanu, es pasniedzu dizaina pamatus, un es pasniedzu arī tekstilu. Skolotāja Ilona man ir palikusi atmiņās kā vienmēr ļoti pozitīvs cilvēks, kas visās lietās cenšas saskatīt skaisto un māk iedvesmot. Ilona kā skolotāja nebija stingra, bet prasīga. Ilona ir tāda ļoti viegla attieksme pret visu. Kaut kā tas no viņas liekas, gribās kaut ko paņemt. Tā viegli uztvert visu, kas notiek apkārt, gan ar mācībām, gan ar darbu. Viņa ir devusi man saprast, ka skolotājs, viņam jāspēj redzēt skolniekā saskatīt to potenciālu, kas tur ir. Kas teica, ka nemāk žirafi zīmēt. Galvenais, ka garš kakls, tāpēc man likās, ka tā ir žirafa, tas ir Eifeļu tornis, jo tur garš. Jo žirafīte ir tikai galviņa vēl klāt. Cenšos pozitīvi iet uz darbu, lai kāds man būtu problēmas, un bērniem, lai dažreiz tik slikti vai kādi darbi tur top, es atrodu to pozitīvo, un tad pamazām ar laiku mēs aizējam līdz tam izteikti labajam darbam. Man liekas, skolotājiem, kas ir tādā visaugstākajā līmenī nosaucams kā skolotājs, kas ir paraugs, jā, tā tiešām ir viņa dzīve. Un viņa to izdzīvoja, to savu dzīvi mācot. Un ar to viņa mums arī daudz ko palīdzēja saprast, ne jau tikai tajā tekstilmākslā, bet arī dzīvē kopumā. Un paskatīties uz daudzām lietām savādāk. Un pēc tam saliekot kopā, viņš veido jau veselu sienu. Jebkurš cilvēks, viņš prasa tomēr uzmanību. Un jebkurš cilvēks, tas ir unikāla būtne. Ja, un ja vēl bērns atnāk un viņš uz tevi skatās lielām acīm un atvērtu muti, ko tu man teiksi, ko tu man iemācīs, ja, tā ir cieņa. Ja tu cieni audzēkļu, viņš pēc tam cienīs arī tevi. Darbs, tā ir mana dzīve, un es teiktu, ka es esmu laimīgs cilvēks, jo savā darbā es sastapusi ar ļoti, ļoti daudziem un ļoti interesantiem. Gan kolēģiem, gan vecākiem, gan bērniem. Un man vislielākais prieks, kad mani audzēkņi dzīvē aiziet, un viņi atgriežas un saka paldies, un mēs varam strādāt plecu pie pleca, un varam sazvanīties un satikties. Man liekas, tas ir tas pats skaistākais, ka es esmu ļāvusi vēl kādam sapņot un darboties un ieiet šajā mākslas pasaulē. Es tiešām no visas sirds novēlu viņai saglabāt to enerģiju, to entuziasmu, to spēju iedvesmot, to spēju sadarboties. Ilona man palīdzēja atrast sevi kā skolotāju. Es vispār nebiju nekad plānojis kļūt par skolotāju. Ja? Tāpēc es gribu novēlēt Ilonai, lai tas pozitīvs un labestība viņā nepagurst.
mēs, studenti un vispār daudz cilvēki, kas viņai ir apkārt, ir ļoti pateicīgi par to, par viņas ieguldījumu.